Šī nebūs Sultāna Ahmeta mošeja un kapenes, cik es saprotu. Arī daudz cilvēku. Skaista arhitektūra. Ir jānoģer vienmēr, ejot iekšā. Tie zāri, cik tie briesmīgi, šitā tradīcija man nav skaidra, bet man patīk flīzītes un arhitektūra. Nu, došos tālāk uz nākošo skaisto vietu ar brīnumu arhitektūru uz Hagia Sofia. Tik labi te palmēnā var atpūsties. Ļoti skaists palms. Nu, un tuvojamies Hagia Sofia katedrālē. Te ir Hürrem Sultāna Hamam. Te ir pirtiņa bijusi, kur smalkā Hürrem ir darbojusies mazgā. Es te atradu tādu pa ceļam tādu vēzu kociņu ar skaistām puķītēm, kur var atveldzēties. Viņas ir augstas. Uz Hagia Sofijas katedrāli ir jādodās kaut kur uz otro stāvu, pa tādām katakombām iziet. Nu, jā, tur ir vairākas versijas, ko nu gribu redzēt. Es paņēmu to lētāko, skatīšos. Man galvenais interesē mozaīka māksla, Bizantijas stila. Nu, te ir tāda sena atmosfēra. Pavisam cita, nav greznības, bet ir tāds senums. Kādēļ šeit esmu? Dēļ slavenajām Hagia Sofijas Bizantijas laika mozaīkām. Šeit attēlots Jēzus Kristus. Fantastiska mozaīka māksla, bet šādas mozaīkas ir tikai 3 šeit. Griezti vienā mozaīkā. Dievu mātes tēls. Lūk, 3. slavenā mozaīka. Pareizāk sakot, tās paliekas. Tā ir izskatīsies sākotnēji. Giovanni Battista. Ferro. Šī, protams, ir visvarenākā no visām. Vislielākā ir bijusi